cilvēkiem. Tas nedrīkst būt augstāks par 20%. Tie, kas pelna vairāk par 30,000 gadā... Pie sienas! Šīs ir tās lietas un daudz citas, kuras mēs gribam, lai mūsu prezidents Valdis atliks uzzina un izdina. Prezidentu ieklausīties šajās domās un atlaist Saeimu. Prezidents Mīkstēns! Vai nu viņš iet ar mums, vai viņš iet ar tiem, kas pateiks valdību. Un šajā sakarā mums ir jāpalīdz prezidentam izdarīt izvēli. Tev ir jāpalīdz tajā mums! Šo te mītiņu šodien droši vien būs par maz. Mēs nākošu nedēļu aicināsim sabiedriskās organizācijas un opozīcijas partijas plānot kopā mūsu darbību, turpmāko darbību, lai šo mērķi sasniegtu. Bet klātesošie atcerieties, katram ir mobilais telefons. Un galvenais cilvēks šajā valstī, atcerieties, jūs varat katrs zvanīt uz pierakstēt kāds aiz telefonu. Kanclais pret telefonu numurs 670 92 106. Mēs prasām godīgāk un taisnīgāk un kompetentāk valsts pārvaldu. Un Saeimas atlaišana ir vienīgais ceļš uz šo vietu. Paldies! Paldies! Atkārtot! Tagad vārds Latvijas Brīvo arotbiedrību savienības priekšsēdētājam Pēterim Krīgeram! Mēs tāpat kā visi Latvijas atlaišana. Tāpēc neapvienības skolotāji noņēma. Kultūras darbinieki, Ko jūs balsīsiet, ka šo Saeimu atlaidīs? dažādu tautību cilvēki, partiju biedri un bezpartijiskie. Man šodien, kā Latvijas Brīvo arotbiedrību savienības priekšsēdētājam, runājot mūsu priekšā ir ļoti liela atbildība. Jo jūs esat ne tikai vienkārši mītiņu dalībnieki, bet jūs esat valsts augstākā vara. Jūs esat tauta, kurai šajā valstī pieder vara, un to nosaka Satversme. Un jums ir tiesības ne tikai reizi 4 gados aiziet uz vēlēšanām un nobalsot par kādu sev vēlēšanas organizētu politiķi, bet jums ir tiesības ikdienā prasīt no Saeimas deputātiem, no valdības atbildīgu politiku un atbildīgu rīcību. Un to jūs arī šodien ļoti labi nodemonstrējat. Kas manā izpratnē ir atbildīgi? Manā izpratnē ir atbildība tad, ja Saeima pieņem skaidrus politiskus lēmumus paši būtu skaidrāk. Es domāju, ka atbildība ir tad, ja ministra prezidents vismaz 2 dienu laikā 3 reizes nemaina savu viedokli. Manā izpratnē atbildība ir tad, ja cilvēkiem ir darbs, cilvēki var par savu darbu saņemt algas. Ja mūsu pensionāri ir nodrošināti un var dzīvot siltos dzīvokļos, ja studentiem jau jādomā, kā savilkt galus kopā. Tā ir atbildība. Es domāju, ka šobrīd mūsu valstī ir iestājies pilnīgs hausa laiks.
laiks, ka neviens vairs nesaprot, par ko atbildēt, kāpēc atbildēt, kad uzņēmējiem ir jāvērt projām no šīs valsts, uz citām valstīm attīstīt savu ražošanu, kad zemniekiem ir jāizskauj savas govis, lai varētu apmierināt banku prasības slaukt katru jebkurā vietā un jebkurā laikā. Es domāju, ka mums, kā šīs valsts pilsoņiem, ir jāprasa atbildība no valdības, lai mūsu valsts netiek iztirgota, lai mēs varētu savā valstī tik tiešām justies kā saimnieki. Godātie Latvijas cilvēki, mēs neesam vieni šajās prasībās, un mums kopā ir arī cilvēki, kas šodien pat kā žugunskuriem. Un šodien mēs arī saņēmām vēstuli no Eiropas Arotbiedrību konfederācijas un Starptautiskās Arotbiedrību konfederācijas, kur abi ģenerāli direktori lūdz man arī dažus fragmentus no šīm vēstulēm nolasīt. Latvijas valdības lēmumu neiesaistīt sociālos partnerus lēmumu pieņemšanas procesos par pretkrīzes pasākumiem, ignorējot koplīgumus, darbinieki un pārējie iedzīvotāji nevar pieņemt. Jūsu valdības attieksme ir pretrunā vairākuma Eiropas Savienību dalību valstu viedokļiem, kad biznesa darījums šoreiz nav pieņemamais veids un izraisīs protekcionismu, no kā arotbiedrības kustība cenšas izvairīties. Ilgtermiņa krīzes politikas jāveido, ņemot vērā valsts uzņēmēju un darbinieku intereses. Mēs pievienojamies jūsu mītiņa taisnīgajām prasībām un lūdzam nodot mūsu solidaritātes un atbalsta vēsti visiem Latvijas strādājošiem cilvēkiem, kas iestājas par savām tiesībām, godu un cieņu. Godātie mītiņa dalībnieki, no saviem tēviem un vectēviem Latviju stāstiem jūs atcerieties, ka 13. janvārī 1905. gadā skanēja iesmainie vārdi ienaida negaisa pāri un klājas. Atcerieties šos vārdus, arī šodien ir tieši tāds pats laiks, bet šajā dziesmā ir teksts, tomēr mēs pacelsim lepni un brīvi karogu cīņā par strādnieku dzīvi. Paldies Pēterim Krīņeram. Juris Kohos, Māris Melgals, mana dievišķā dziesma dzied Raimonds Bartaševics. Labdien, dārgie! Šī nebūs dziesma. Ej, ja man tev tur Daugavpils. Šis būs stāsts. Aizņemam kameru. Ko dzirdēsiet jūs? Es tikai cīks paskaidrīšu. Melodeklonāts. Remators. Amém. Condenado, decimado. Arriba, una Jo es uzskatu, ka tā ir ikviena pilsoņa atbildība šajos laikos izteikt vienkārši neapmierinātību pret to, ka katru dienu mēs dzirdam, kā mūsu valsts tiek apzakta, vai ne? Kargina un Krasavītis glābt Latviju bankas, vai ne? Bet kāds glābt tautu, ja nemaz paši.